dodat tēmu, ļaujat perēt. Kā valodai izdzīvot un atrast motivāciju mācīties, kā stiprināt noturību pret dezinformāciju mākslīgā intelekta un sociālo mediju laikmetā, kā risināt konfliktus un saglabāt psiholoģisko noturību. Par to un daudz ko citu 48 diasporas skolotājiem bija iespēja uzzināt gan lekcijās, gan praktiskās nodarbēs. Sākam ar intelektuālo noturību, savu garīgo telpu, domājam par informācijas telpas vienotību un par to, kā katrs no diasporas cilvēkiem, it īpaši skolu pārstāvjiem, iedaras šajā kopējā Latvijas drošības laukā. Jo diasporas skolas lielākoties ir tie aktivitātes centri, kas iedzīvina šīs latviešu kopienas viņu mītnes valstīs. Praktiski jebkurai maskai Diasporas skolām ir daudz kopīgā, bet ir arī daudz atšķirīgā. Īpaši tad, ja vienu vietu pulcēs skolotāji no visas pasaules – Eiropas, Kanādas, ASV, pat Austrālijas. Bija par konfliktu risināšanu, kas ir ļoti aktuāli, jo jau pirms vairākiem gadiem notika tāds pasaules latviešu kongress, kur arī diriģents Cimkus stāstīja par to, kā latvieši nespēja jebkurā pasaules vietā, kur viņš ir bijis, viņi nespēja mainīt savu galveno to raksturu, ka viņi strīdās un tas. Tā kā šī lekcija bija ļoti aktuāla. Nevis domāju savas domas, bet klausos, ko saka otrs cilvēks. Tā ir cieņa. Un tagad pret sevi cieņu es varu izrādīt to, kad es nosaucu savu vajadzību. Ja es gaidīšu cieņu, tad tās ir gaidas. Un gaidas vienmēr beidzās ar to, ko mēs ļoti labi zinām. Ja? Mēs gaidām, tad mēs paliekam dusmīgi, kāpēc cilvēks nav nolasījis to, kad es arī vēlos kaut ko. Daudz tika runāts par to, kā motivēt diasporas bērnus mācīties latviešu valodu, jo tā ir papildus slodze viņu ikdienas skolas gaitām. Vajag būt paškritiskam, ja kaut kas tiek izdomāts, bet noteikti vajag pasēdēt un paperēt. Un vajag uzdrošināties. Esam un drīkstam būt dažādi, bet katram no mums, gan pieaugušajiem, gan bērniem un ģimenēm, ar kurām mēs strādājam, ir vieta un vajag tik atrast īstās metodas un viss izdosies. Ļoti labi, ka visi tie materiāli būs pēc tam pieejami, ko es varēšu izmantot pati un dalīties arī skoliņā ar kolēģiem. Es ieguvu ļoti daudz iedvesmas un praktiskus resursus, ko es varēšu izmantot savā Horvātijas topošajā kopienā. Jā, šeit latviešu valodas skolotājs, kas strādā diasporā, tiek patiešām novērtēts. Un mēs arī jūtam, ka mēs esam patiešām vajadzīgi savās mītnes zemēs. Taču pats galvenais ieguvums ir iespēja satikt kolēģus, izrunāt problēmas un meklēt risinājumus, kas šādās ikgadējās vasaras nometnēs bieži tiek atrasti. Latvieši.com speciāli RTV.